Sveicināti skatītāji, klausītāji! Es nevaru zināt, varbūt tad tostītāji. Un šodien ir jauna diena, ja tu vari pamanīt. Tad šobrīd kamera nereāli kratās. Stabilizators, diemžēl, ir beigts. Jauns ir pasūtīts, jauns varētu atnākt ceturtdien. Tā kā pamazām viss būs ok. Tāpēc es domāju, ka nav vērts dēļ tāda nieka taisīt zilā vaļa 50. uzdevumu. Runājot par zilo vali. Es tagad oficiāli varu paziņot, ka es esmu reklāmdevējiem nelabēlīgs tāds youtuberis. Jo manu vienu video atzina, ka tas ir tāds nelabēlīgs reklāmdevējiem. Kas viņiem tur nepatika? Tas video ir saistīts ar zilo vali. Veselu mēnesi YouTube draugi neko neteica. Pēc tam, kad es nomainīju nosaukumu, tad gan viņi teica. Viņi laikam automātiski es ieliku Blue Whale Challenge. Domāju, noķert vairāk skatījumus un čeku reku labi īstenībā. Ja skatījumi nāks, tad viņi nāks. Latvijā YouTube monetizācija ir absolūti nekāda, tā kā par to nav ko pārdzīvot. Būtībā šī samaksa par 1000 skatījumiem ir tāda pati kā Krievijā. Būtībā Latvijas un Krievijas YouTubes ir tikpat vienlīdzīgi švaki apmaksāts no YouTube puses. Tā kā viss kārtībā. Pasaules YouTube jau var labāk neklājas. Arī samazinās samaksa. Nav laikam šodien neviena onkuļa, kurš vēlas, lai viņam iedod nedaudz naudiņu vai nopērk šņabīti. Iespējams būs, iespējams nē. Jāskatās, tad jau redzēs. Dargie draugi, pēc 10 minūtēm sāksies Latvijas un Krievijas hokeja izlašu spēlē. Bet šobrīd viss ir mierīgi. Es šobrīd neatrodos pie televizora ekrāna. Atrodos Ogrē. Vēlos saprast, kas šeit notiek. Onkulis izpurina palagus pirms spēles. Traki. Pagājušajā gadā tik uzstādīja jau salauzts. Dargie draugi, šajā vietā, nezinu, kur precīzi, bet nogrima ekskavators. Viņš centās nedaudz kūdras slāni izrakt ārā, lai pēc tam netraucētu jaunā ceļa būvniecībai. Bet, dargie draugi, viņam īsti kaut kas nesanāca. Šeit, laikam, ir arī tā vieta, kur ekskavators nogrima. Patiesi nogrima. Jā, un šeit jau brauktuves deformācijas ir novērojamas. Dikti tuvu neiesim, bet šeit asfalts jau vietā tūlīt slīdēs iekšā. Jā. Laikam ļoti dziļš šeit ir kūdras slānis. Bet īstenībā šo kūdras slāni īstenībā nemaz nevar atstāt. Ja atstās, tad būs jautri topošajam ceļam. Šobrīd, es domāju, paliks sausāks. Ūdeni izsūknēs un viss būs kārtībā. Tālāk, draugie draugi, nolēm nedaudz pasākāt ezīti viglā, paskatīties Latvijas izlases spēli. Šobrīd rezultāts interesants. 3-0 Krievu labā. Atnesam vēl ledustēju, bezalkoholisku 2,50. Patestēsim, kāda ir, vai ir garšīga vai ne. Ātrākā. Tīri labi. 3 balvas nedošu, bet 2,7 balvas došu. Tagad vēl jāsagaida frī kartupeļus. Ko, dārgie draugi, atnes arī kartupeļu daiviņas. Es tomēr sajaucu tās, tie nebija frī kartupelīši. Un īstenībā nedaudz satrieks, ka īstenībā diezgan daudz. Nebija rēķinājis, ka būs tik daudz frī kartupeļu. Neko, patestēs. Baigi labi, riktīgi labi frī kartupeļi. Šiem frī kartupeļiem dodu 3 balvas. Ir nopelnīts. Paldies! Ar jums kopā bija Edgars. Paldies, ka noskatījies šo video līdz galam. Uz drīzo tikšanos!